Pēdējās nedēļās esam saņēmuši daudz jautājumu par Latvijas sabiedriskā mēdīja jauno zīmolu. Daļa kolēģu arī ir nosūtījuši mums vēstuli, un redzam, ka šī tēma interesē ne tikai mūsu darbiniekus, bet arī sabiedrību kopumā. Tāpēc stāstīšu ne tikai par to, kā izskatīsies jaunais zīmols, bet galvenokārt, kāpēc tas top. Jo patiesībā šis stāsts nav par logo vai par nosaukumiem. Tas ir stāsts par to, kādu sabiedrisko mēdīju mēs veidojam nākamajiem gadiem. Pagājušajā gadā tika izveidots vienots Latvijas sabiedriskais mēdījis, apvienojot Latvijas radio un Latvijas televīziju. Taču pati apvienošana nebija pašmērķis. Tā bija iespēja veidot stipru, mūsdienīgu un auditorijas vajadzībām atbilstošu vienotu sabiedrisko mēdīju. LSM stratēģijas centrā ir ļoti vienkārša doma. No kanālos un platformās domājošas organizācijas kļūt par sabiedrības interesēs strādājošu un sabiedrības vajadzībās balstītu mēdīju. Agrāk mēdīju pasaule bija sadalīta radio, televīzijā, internetā jeb digitālajā vidē. Šodien cilvēki dzīvo citādi. Viņi no rīta klausās audio telefonā, dienā lasa ziņas datorā, vakarā skatās video telefonā vai televizora ekrānā. Viņi brīvi pārvietojas starp platformām un sagaida, ka saturs būs viegli atrodams un ērti pieejams tur, kur viņi atrodas. Tieši tāpēc mūsu stratēģijas fokusā ir saturs un auditorija, nevis atsevišķi kanāli. Mēs veidojam vienotu Latvijas sabiedriskā mēdīja digitālo ekosistēmu, vienotu pieeju satura veidošanai, vienotu organizāciju un vienotu sabiedriskā mēdīja pieredzi. Par to, kā tapa zīmola stratēģija un kādi principi izmantot jaunās identitātes veidošanā, tūlīt detalizētāk pastāstīs mani kolēģi. Mums nācās atbildēt uz 3 jautājumiem. Viens ir, kā veidot visu kopējo zīmola dizaina sistēmu un nosaukumu sistēmu, kas ir tā ideja un platforma, kas to visu kopēji filozofiski apvieno. Un pirmais ļoti praktiskais jautājums, kas ir tās vienības, kas veido Latvijas sabiedrisko mēdīju tā tēlu un kas aizsniedz arī un interaktē ar auditorijām. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mēs veicām gan sabiedrības domas un auditoriju izpēti kvantitatīvā formātā, apkopojām pasaules pieredzi, EBU pieredzi, tendences un tendenču apskatus globāli un lokāli par satura lietošanas paradumiem, un arī ļoti plaši, pats svarīgākais elements, iesaistījām Latvijas sabiedriskā mēdīja kolēģis. Gan padziļinātās intervijas ar vairākiem desmitiem cilvēku, digitālās aptaujas, kurās tika aicināts ik viens Latvijas sabiedriskā mēdīja darbinieks izteikt savu viedokli par to, kas esošajā situācijā ir labi, kas ir obligāts saglabājums, kas ir vēlmes uz nākotni, kā arī pēc tam apkopojot šos izpētes secinājumus, izveidojām scenārijus un iesaistījām vairākus desmitus kolēģus arī darba sesijās, vairākos raundos, atbildot uz šiem jautājumiem, uzklausot viņu vērtējumus šiem scenārijiem, ieklausoties rekomendācijās par to, kāda būtu vēlamā nosaukuma sistēma, vizuālais virziens, arī idejiskais virziens, domājot par pozicionējumu un zīmola solījumu. Balstoties datos un arī kopīgās diskusijās ar Latvijas sabiedriskā mēdīja kolēģiem darba sesijās, izkristalizējās vairāki punkti, kā tad pēc kādiem principiem mēs šo portfeli varam veidot. Skaidrs, ka viens no vadlīnijām, domājot arī par to, lai saturs tiktu uztverts kā uzticams, kvalitatīvs digitālajā vidē, ir jābūt vienojošam elementam Latvijas sabiedriskam mēdījam. Vienalga, vai saturs ir sports, ziņas, kultūra un tā tālāk. Gan sociālajos tīklos, kas ir trešo pušu platformas, gan mūsu pašu portālā un arī straumēšanas platformā. Līdz ar to loģiska struktūra, kur ir Latvijas sabiedriskais medijs, kā šis satura veidotājs un uzticamības un kvalitātes garants, un cilvēkam navigācijas atvieglošanai satura telpas, sports, ziņas un tā tālāk, kas dzīvo ļoti konsekventi un savā starpā draudzīgi, lai cilvēks var atrast arī no vienas satura žanra, citu satura žanra vienības,
digitālā vidē. Lielais jautājums tālāk bija arī, protams, par lineāriem apraides kanāliem. Kādā veidā viņi integrējās šajā kopējā struktūrā. Skaidrs, ka piederību Latvijas sabiedriskajiem medijiem mēs varam veidot vizuāli, un šajā gadījumā mēs visus šos te kodus, kas vēsturiski ir bijuši, gan sarkanā krāsa, gan dzeltenīgā krāsa, gan arī grafiskie elementi, ņemam līdzi, lai cilvēkam ir šī pēctecības sajūta un lai ir arī šī sajūta par to, ka mēs attīstamies un mēs evolucionējam. Jo skaidrs, ka arī šiem lineāriem kanāliem ir bijusi jau 170 gadu laikā vairāki evolūcijas etapi. Sākot ar Rīgas radiofonu, kur mums ir viena tehnoloģija, viens reģions, valsts medijs, tālāk ejot jau arī par Latvijas televīziju un Latvijas radio, kas sākotnēji ir arī stāsts tikai par analogām apraides frekvencēm, stāsts par valsts mediju, propagandas mediju, kas tālāk pārvēršas jau par īstu sabiedrisko mediju, un pašlaik šo nākamo attīstības posmu, kas mums jau ir vairāk kā 11 gadus, digitālā vide. Un tad ir jautājums, vai šī digitālā vide dzīvo atrauti no lineāriem kanāliem vai dzīvo kopīgi, lai gan tā uzticība un vēsture, kas piemīt Latvijas televīzijai un Latvijas radio, dod vērtību digitālajai videi, bet arī lai digitālā vide, kur ienāk jauna auditorija, kas pirmo reizi iepazīstās ar Latvijas sabiedriskā medijas saturu, jūt, ka arī lineāros kanālos ir šīs sajūta par inovatīvu, interesantu, saistošu saturu, aktuālu saturu, uzticamu saturu. Un rezultātā mēs nonākam pie tā, ka attīstās šī sistēma, kur mums ir Latvijas sabiedriskais mediju 1. kanāls, 7. kanāls, kur ir vārds Latvija, kur ir saglabāts gan krāsu kodi, kur ir saglabāts arī numerācija. Mums ir Latvijas sabiedriskā medija Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 5, kur arī ir saglabāta numerācija, kur arī kopā ar kolēģiem ir vienošanās par krāsu kodiem, kas tiek saglabāti, lai arī auditorijai, kas ir lojāla šiem kanāliem, ir pazīstama navigācija, un viņi zina, kur viņi klausās kādu saturu. Tālāk runājot par zīmoliem, kas ir satura vienības, panorāmas, sporta studija, ģimenes studija un tā tālāk, šeit satura veidotājiem ir pilnīgi brīvas rokas veidot identitāti un nosaukumus, balstoties uz auditorijas specifiku, vajadzībām un tā tālāk. Bet tas apraides kanāls, vai tas ir sociālā tīkla konts, vai Latvijas sabiedriskā mediju portāls Čirklis, vai lineārais apraides kanāls, tas ir tas, kas vieno un rada šo piederību Latvijas sabiedriskajiem medijiem, kā satura veidotājs, kā arī navigācijas rīks auditorijai, kur piekļūst šim saturam. Pirmkārt, es gribēju pateikt, ka es ļoti labi saprotu, ka šīs pārmaiņas nāk grūti un tas nenāk viegli, jo pagājušajā gadā uzsākot darbu pie šī procesa un saprotot, kādas pārmaiņas ir plānotas organizācijā un saprotot, ka arī Latvijas radio identitāte, kuru mēs ar radio kolēģiem pirms 10 gadiem kopā veidojām un ar kuru darbus ļoti lepojos, arī piedzīvos pārmaiņas. Bet strādājot jau ar šo projektu vairākus mēnešus, es esmu pārliecināts, ka šis ir pareizais ceļš. Ja mēs gribam izpildīt LSM organizācijas virsmērķi, misiju un izveidot skaidru, saprotamu, saliedētu un laikmetam atbilstošu mediju. Un strādājot pie dizaina, tādēļ mēs turējāmies pie 3 principiem. Pirmkārt, lai vizuālā identitāte atspoguļo vizuāli to un tās pārmaiņas, kas notiek organizācijas iekšienē, lai tas, kā mēs izskatāmies un runājam, atbilst arī darbiem. Otrkārt, skatīties, ko mēs varam no esošo kanālu vizuāliem kodiem, krāsām, simboliem paturēt un ar to izturēties ar cieņu un pēctecību. Un treškārt, skatīties, kā visi šie logotipi, apakšzīmoli un visu vizuālā identitāte konsekventi un eleganti turās kopā. Un šādā veidā izveidot spēcīgu LSM zīmolu, kurš tiešām strādā sabiedrības labā, nevis atsevišķu grupu, individu vai politisko interešu labā. Jā, vienots Latvijas sabiedriskais mēdījis
Tās ir vērienīgas pārmaiņas. Un zīmola stratēģijas ieviešanā mēs esam pašā sākuma posmā. Zīmolu turpināsim ieviest pakāpeniski, izskaidrojot un ejot uz priekšu ar pārliecību, ka vienots, spēcīgs un laikmetīgs sabiedriskais mēdījis ir tieši tas, kas Latvijai ir vajadzīgs.